Šeit ir sapulcējušies cilvēki, kas visi noteikti mīl Viju Vētru. Es mīlu Viju Vētru, un jūs? Es domāju, ka Viju mīl un ciena arī Nora Ikstena, un es nolasīšu burtiski dažas rindkopas no viņas teiktā no raksta Vētra, kas vijas. Vija darījusi mums labu, dziedējusi mūsu dvēseles. Ieklausieties, kā skan viņas latviešu valoda, it kā viņa tepat vien visu laiku būtu bijusi. Kad viņa paceļ savas rokas, viņa mūs svēta, un tā ir pieredzē balstīta lūgšana. Sāpes pārtop priekā, dvēseli elpo. Mums ir tā laime viņu redzēt, pieskarties viņai, runāt ar viņu, ieskaut viņu ziedos. Pasargāt šo brīnumu mūsu acu priekšā, būt privileģētiem to piedzīvot. Un kad daba nenāk pie Vijas, Vija iet pie dabas. Uz Svētā Lūkas baznīcas dārziņu Ņujorkā. Dzīves vārku saules pinuma pilsētas daudzcietušajā miesā. Cēriņi, rozes, paradīzes ābolīši, liepa, viltīgas purpura ogas, graciozās eņģeļu tauris. Tas viss tur ir. Lai ziedētu, vajag lielu augšanas spēku, Vija saka, uzmanīgi pavēršot eņģeļa tauri pret debesīm. Nekādas mistikas, un Dievs ir tepat, eņģeļa tauri drīksnās. Tepat ir arī Vija. Vija Vētra, kas Vijas dejas upē, savienojot zemes un tautas, savienojot dvēseles un miesas upes. Viņa ir tepat Latvijā. Un tepat Latvijā ir arī Vestards Šimkus. Vestard, nāc nu. Skaņdarbs miera savieņots.
Turpinājumā Vestvarda improvizācijas pavadījumā bija vētra dejos Persefoni. Persefone ir grieķu dievība ar dubultu identitāti. Persefone ir pavasara auglības dieviete, bet viņa ir arī pazemes karaliene, baiļu un nāves nesēja. Viņas aiziešana rudenī pēc ražas novākšanas liek veģetācijai panīgi, bet viņas klātbūtne pavasarī liek pumpuriem plaukt un asniem mosties. Persefone atgriežas no tumsas un atnes cilvēcei pavasari. Dejo viņa vētra.
gribētu jums visiem pateikties, ka jūs visi atnācāt un palīdzējāt man nosvinēt manus 100. Un 80 gadus dejoju. Tā kā ne tikai 100, bet esmu jau iegājusi 101. 5. mēnesi, jo dzimšanai ir 6. februāra. Šī ir mana pēdējā izrāde manā mūžā. Un arī liekas, ka pēdējā dzimtenes apmeklēšana. Es esmu kā tāds gājputns, kas ir ievainots. Bija grūti, bet es tomēr gribēju vēl pēdējo reizi ar jums dalīties un dot to labāko no sevis, cik nu es spēju par to. Tā kā vēlreiz viņš paldies. Tā, lai sveicēji labi redz mākslinieci. Un es tikmēr nolasīšu valsts prezidenta cildinājumu rakstu. Tas ir izdots jau 23. gada janvārī, sagaidot Vijas jubileju. Mazliet jau tad pabalējuši burti, ja? Bet es centīšos izlasīt tomēr. Ļoti cienījamai Vijai Vētras kundzei. Savu mūža gadsimtu jūs esat piepildījusi ar garīguma degsmi un mīlestību pret Deju, latviešu tautu un Latvijas zemi. Tas iedvesmo un kalpo par paraugu citiem. Dziļā sirsnībā un pateicībā par jūsu spilgto devumu Dejas mākslai, kultūrai un Latvijas valstī cildina jūs lielajā dzīves jubilejā. Valsts prezidents Egīls Levits. Un es zinu, ka Vijai ir 3 zvaigžņu ordenis jau kabatā, jau sen. Es domāju, ka ordeņi vēl nāks, un šī tomēr nav pēdējā reize, kad mēs tiekamies. Es domāju, ka lidmašīnas ir tagad modernas, lidos ātri, tāda, kurā pat var apgulties un atpūsties. Tā kā mēs tev gaidīsim atkal uz nākamo jubileju, uz nākamo dzimšanas dienu. Latvijas Republikas ārlietu ministrs mūs sveic Rīgā 2023. gada 20. jūnijā. Ļoti cienījamā Vija Vētras kundze, sirsnīgi sveicu jūs jubilejas koncertā, kas ir īpašs un vēsturisks notikums ikvienam Dejas cienītājam Latvijā. Paldies jums par profesionālo devumu Dejas mākslas, horeogrāfijas un pedagoģijas darbā, kam esat veltījusi tik bagātu un piesātinātu dzīvi, lai daudz skaistu mirkļu tik nozīmīgā dzīves jubilejā. Patiesā cieņā Edgars Rinkēvičs. Un nu vārds Vijas Vētras fonda pārstāvēm. Lūdzu. Domājot par tevi, tas viss fonda meitenes. Manā prātā tāda Bizmas Belševicas vārdi. Skaļāk vēl manā prātā tāda Bizmas Belševicas vārdi. Es domāju, ka visas meitenes piekritīs šiem vārdiem. Un mēs varbūt iemācīsimies jaunu kustību. Un teiksim tā. Es mīlu tevi tā, kā priede aug. Tik neatturami, tik mierīgi un klusi. Mēs no sirds tevi mīlam visas,
Paldies Tev par katru sekundi, par katru mirkli, ko Tu mums dod, kur mēs varam būt Tavā tūmā, smelties no Tavas gudrības, no Tava acu skatījumu smaida, Taviem jokiem un reizēm arī parām. Mēs Tev ļoti no viņas sirds mīlam, un kā īstenē Latviju meitai, mēs dāvājam Tev šo te zīda lakatu ar Latviju rakstiem. Varbūt jūs esat ievērojuši ziemā, mēs svinām Vijas dzimšanas dienu un sūtam viņai sveicienus uz tālu Ņujorku. Un šodien mums ir arī ieradušies ciemos sveiki no Deļu Vētras dalībniekiem, kuri katru gadu 6. vai 6. februāra Vijas Vētras dzimšanas dienas laikā mēs pulcējamies un dejojam Vijai par sev un visiem par prieku, jo deja ir dzīve. Un šoreiz mums būs 3 paudžu sveiciens Vijai skaistajā jubilejā. Pirmie uzstāsies deju skolas kolektoņu dejotājs mazās, deju vadītāja Anna Zīsberga, deja Lelles. Šie ir man paši jaunākie audzēkņi, un mēs pārstāvam jaunāko dejas paudzi. Man ir prieks viņam ir šī iespēja piedalīties šajā dienā. Un es ļoti gribētu kaut mani audzēkņi mīlēt deju tāpat kā jūs. Un es gribu jums novēlēt šo bērnu prieku, šo bērnu mingāri, nezaudēt dzīves prieku un, protams, uz vēlu veselību. Nākošos no Deļu Vētras koncertiem ir pieteikt Vijas liels pielūdzējs no Siguldas. Siguldā Vija ciemojas katru gadu. Arī šogad, 26. jūnijā, vēl būs iespēja satikt Viju klātienē Siguldas Devonā. Un šoreiz arī
teikt, pirmizrāde, pasaules pirmizrāde. Pagājušā gada mūsu darbs, atceries, kā mēs Devonā iestudējām šī uz deja spāņu tautas deja kota, bija svētras horeogrāfija, dejoja Soul Sisters no Siguldas Sandas Rozenbergas vadībā. Vecākās paudzes sveicējs no mūsu deju vētras ir atbraukušas ar divu deju kolektīvu no Siguldas, Preile un Sniega Roze. Andras Zukeras vadībā dejos viesu horeogrāfēto deju Vīnes valstis. Sākumā ir apsveicams.
Paldies sveicējiem, dejotājiem, un iespējams varbūt nāks kāds dziedātājs. Guntis Gailītis, Rīgas Latviešu biedrības, nebaidoši šī vārda, galva. Lūdzu. Mīļā Rīga vētrā, mīļa ciemiņi, visklātesošie. Šodien tiešām ir liela diena, jo Dievs katram no mums ir devis savu talantu un savu uzdevumu dzīvē. Tu šo talantu esi slīpējusi līdz, varētu teikt, līdz briljanta mirdzumam. Uzdevums tev bija dots, sagaidi savu simtgadu. To tu esi sagaidījis. Un tu minēji, ka tu tiešām esi kā putns, kā gājputns, kas no savas Ņujorkas līdzdas katru pavasari atlido šeit uz Latvijas, sniedz koncertus, tiecies ar mūsu cilvēkiem un atkal atpakaļ. Un tā gadiem un gadiem un gadiem. Un tad bija viena tāda reize, kad mēs vienā no tavām jubilejām dziedājām tādu kopīgu dziesmu. Ilgu mūžu tev, ilgu mūžu tev, ilgu mūžu tev mēs novēlām. Un mēs dziedājam, un redz, kā viss piepildās. Dieva dāvana piepildīja. Viena kļūda, ko tu savā pateicības runā gan pieļāvi, ir tā, ka tu teici, ka tu esi 80 gadus dejas mākslā. Bija Vētra vienmēr teica, deja ir māksla numur 1. Kādēļ? Tādēļ, kad viņi sākās mātes svētdienā. Tur ir pirmā plastika, tur ir pirmās kustības. Un viņi vienmēr šo ir tā ar milzīgu deksmu, vienmēr to ir stāstījis. Es stāstu arī visiem, ka deja ir pirmā māksla. Mīļā, Rīgas Latviešu biedrības saimes, domes, vadības, mūsu visu vārdā mēs tev mīļi sveicam un vēlam, lai šie divi eņģeļi nes uz priekšu nākošos gadus tāpat tikpat mīļi, centīgi, ar mākslu, ar tavu mīļo dejas mākslu. Šis nav pēdējais koncerts, lai būtu tādi koncerti vēl un vēl. Lai skan! Sveicam tevi! Otrajā gadsimtā ieejot, tev ir arī jāsasardēja kopā ar pasauli lielāko un tādu vienīgo izšķotu, kāda ir te. Un varbūt tā ir jānedēļ, ka tagad jānolēs. Tu vienmēr jāņos šeit esi un dejo mums un kopā mums. Lasāmies skaisto Jāni deju par zelta gaļiem, vai zelta gaļiešiem kādam grib. Zelta gaļas,
Paldies vēlreiz, visu uzsmaidām, lai jautrāks foto TV nekā. Vārds apsveikumam studijas Dzirnas vadītājiem Agrim Daņiļevičam, lūdzu. Mēģinājums būs ļoti īss. Es paklausījos tavu interviju tieši tāpēc, kā Galīšņīgs teica, ka tā dejošana sākoties jau vēriņā. Tas nozīmē to, ka tu tiešām esi nodejosi pilnus 100 gadus. Mārs Tiep rakstīja, es vēlos dejot 100 gadus, bet tu reāli to esi veikusi. Paldies tev par to, ko es esmu mācījies no tevis. Paldies, ka es runājot ar tevi, es vienmēr arī gūdus apstiprinājumus kaut kādām savām idejām un lietām. Izrādās, ka viss ir izdomāts. Izrādās, ka tu jau visu zināji pirms tam un daudz sanāk. Un tās jaunās lietas, ko mēs šobrīd uzskatām par kaut ko tādu, ekstra un jaunu, izrādās, ka tas nav nekas jauns. Tas viss ir bijis tavā galvā, tas viss ir bijis tavā mūžā, tavā pieredzē. Milzīgs tev paldies par to. Un, pareizi, es meklēju savā dzīvotu grāmatā, man ir viens mazs dzīvotības tev. Tā, 12.01. Jau minūte ir dzimšanas nakts. Diena būs rīt. Rīt drīkst te piezvanīt. Tums pagāja, atnāca rīts, un netika tev piezvanīts. Ir gaisma un skaista diena, pāri dienvidumu jau minūte viena. Dzimšanas diena ir īsa, vakars klāt, un nesanāca tev parunāt. Ir nokļāts, nepaspēts, pazaudēts, jāgaida gads, jāpaspēj, ir vērts. Aleksandrs Špitsberga. Aleksandrs nodejoja tavu horeogrāfēto lietas rituālu. Šodien bija tā Zibetes meitene, kas nozaka tās kreoles, bet izrādās, ka viņa tiešām ļoti jaukumāk arī kaut ko nodziedāja. Tautas dziesma pierakstīta Lejas Kruzemē. Tai zemei vaidojātu un saulī kas spīd. Tai zemei vaidojātu un saulī kas spīd. Bet tam cilvēkam vai sirdī, kam var uzticēties. Bet tam cilvēkam vai sirdī, kam var uzticēties. Tam putnam vai zāru, kur līgstu taisīt. Tam putnam vai zāru, kur līgstu taisīt. Bet tam cilvēkam vai sirdī, kam var uzticēties. Bet tam cilvēkam vai sirdī, kam var uzticēties. Es neprasu mantu, ne zeltu, kas spīd. Es neprasu mantu, ne zeltu, kas spīd. Bet es prasu sirdī, kam var uzticēties. Bet es prasu sirdī, kam var uzticēties.
Viņi vēlas sveikt arī paši meitenes. Deju grupa Rituāls, lūdzu. Mēs gribam sveikt visas dejotājas, kas dejojāt tagad viņas dejas, gan Rituāls, gan Sigultas Solsisters, gan arī Sniegaroza Prēlene. Liels paldies, ka tu dalies ar mums savā viedumā, savā dzīves gudrībā, savās dejās, jo tu saki, ka deja ir momentu māksla, bet man liekas, tad, kad tu iemācies mums šīs dejas, viņas turpinās dzīvot ilgi. Un tas moments aizstiepsies mūžībā. Liels paldies tev. Un mēs tev dāvinām arī kopīgu laimes putniņu. Un ļoti ceram, ka tas laimes putns atvedīs tevi atpakaļ nākošajā ceļu laikā, kā šie ziedi ceļu krāsās. Mēs tevi nākošais arī gaidīsim, lai tu saki, ko sacījam. Paldies! Sveikt vēlas arī Ilze Zariņa, Allegri. Jā, lūdzu. Labvakar, deju dūja. Mūsu eksotiskās dejas mākslas ciltsnāte. Labvakar, cienījumā publika. Kad es ieraudzīju, gribu teikt, es teikšu, jūsu pēdas. Es biju šokā, jo 1999. gads es pirmo reizi jūs redzēju Latvijā. Un es gribēju runāt ar jums, Asija Visocki man šo iespēju sagādāja. Un, kad es ieraudzīju jūsu kājas, es tās nevaru aizmirst vēl šobrīd, tās kājas ir vai dejot. Šeit skatoties koncertu, man bija sajūta, ka jūs esat latviešu Kleopatra savā ziņā. Tik slavena, tik būtiska, tik vieda un tik svarīga mums. Liels paldies, ka jūs esat. Liels paldies, ka jūs esat ievadījusi dzīvē daudzus māksliniekus. Liels paldies, ka jūs esat devusi izaicinājumu dejot līdz 100 un vēl gadiem. Tā ir iespēja, tā ir mūsu cerība un mūsu nākotne. Es ceru visu Latvijas dejotāju, kas dejo eksotiskās dejas. Puķes vīst, bet manas puķes, ko es izvēlējos, ko es gleznoju pati, nevītīs. Lai viņas pavada jūsu gaitās, lai jums ir veselības spēks un tas mirdzums, kas ir jūsu acīs, kad jūs dejojat, un tie sārkie vaigi, lai ir mūsu ceļazīme. Liels paldies jums! Sveicam jūsu jubilejā! Deju centrs, deju studija Allegrijā. Ilze Zariņa, Ilze Bērziņa. Paldies! Vārds apsveikumam Jāzepvīto Mūzikas akadēmijas dejas pedagoģijas docentei Gunai Ezermalei. Sveika, mīļā Bija. Tas, ka nav personīgs apsveikums, man ir tas gods un milzīga atbildība jūs sveikt visas Mūzikas akadēmijas kolektīvu vārdā. Protams, īpaši dejas pedagoģijas katedras vārdā, kur ik viens students, kas top par nākamo deju pedagogu, lai tā būtu tautas deja, klasiskā vai kāda cita, zina par jums un iedvesmojas no jums. Un es nevaru aizmirst to arī, kad visi saka, to pirmo reizi, pirms 20 gadiem, kad es pirmo reizi piedalījos jūsu meistarklasēs, tās bija indiešu dejas, un lai arī visa mana dzīve ir saistīta ar deju, es sapratu, ka es neko no tā nesaprotu, un jūs zināt visu.
Tāpēc es atļaušos jūs apsveikt vēlreiz un nolasīt tā malas. Ļoti cienījamā Vija Vēdras kundze, Jāzep Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicu dzīves nozīmīgajā jubilejā. Novēlu stipru veselību, dzīves prieku, radošumu un enerģiju. Jāzep Vīto Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors, profesors Guntars Prānis šodien. Lai jums laba veselība un iedvesmojiet mūsu galvā. Paldies! Ramāns Jansons ir zālē, vēlas sveikt. Tie ir unitārieši, tie ir ilgi, kurus tu katru gadu vienmēr pulcināji kopā. Un mēs esam priecīgi arī šodien būt kopā ar tevi. Un lai tev būtu spēks un veselība, ir dziesma priekš tevis. Dievs dod mūsu māsiņai, māsiņai, labu laimi dzīvojot. Dievs dod mūsu māsiņai, māsiņai, labu laimi dzīvojot. Lai viņa krēslu cēla, ražanami darbiņam. Lai viņa krēslu cēla, ražanami darbiņam. Lai viņa taisnu ceļu, runā taisnu valodī. Ej, māsiņa, taisnu ceļu, runā taisnu valodī. Tad dieviņas palīdzēsi, taisnu mūžu nodzīvot. Tad dieviņas palīdzēsi, taisnu mūžu nodzīvot. Dievs dod mūsu māsiņai, ilgu mūžu nodzīvot. Dievs dod mūsu māsiņai, ilgu mūžu nodzīvot. Dievs dod mūsu māsiņai, ilgu mūžu nodzīvot. Latvijas slavena ar dejotājiem pasaules mērogā. Latvija ir slavena ar karavīriem, arī pasaules mērogā. Šodien mēs atzīmējam mūsu mīļajai Vijai 100 gadus. Un es atceros, ka mēs arī šogad atzīmējam Latvijas virsnieku kapelībai 100 gadus. Man ir liels prieks šeit atrasties. Un es esmu lepns, ka es esmu latvietis. Paldies tev! Arī tur ir tavs nopelns. Dievs, paldies Vija! Lai tev laba veselība un uz redzēšanos citos gados. Kāds brīnums! Kāds dārgakmenis! Tāds dārgakmenis var rasties tikai
pa 100 gadiem vienu reizi. Un šis dārgakmens ir radies mūsu mīļajā Latvijā. Un šis dārgakmens ir izmētāts pa visu pasauli, visos pasaules vējos un atnesis visas pasaules kultūras visas pasaules labāko, kas ir kultūrā. Un viss, kas ir atnesis pie mums Latvijā atpakaļ. Un mēs esam ļoti laimīgi, priecīgi. Mēs ļoti lepojamies ar tevi, Dieva vētra, un apsveicam gadsimta jubilejā. Paldies, paldies apsveicējiem. Paldies. Un vārds Litai Bēris, Latvijas Profesionālā baleta asociācija. Lūdzu. Latvijas Profesionālā baleta asociācija. Balets. Paldies par mīlestību. Deju. Vija, tu mums esi baleta asociācijā goda cilvēks. Mēs vienmēr tevi ar labu vārdu atceramies, redz kā vija. Balets deja, tā īsa. Mēs uzliesmojam, spīdam visiem par prieku, visiem par laimi. Un kā komentu mēs aizlidojam prom. Bet tu vēl spīdi, tu visu laiku spīdi. Cik var spīdēt uz skatuves? Mums ir dažādi vecuma cilvēki, dejotāji, bijušie dejotāji, visdažādākie. Skatuviskās tautas dejas, modernie dejotāji, laikmatīgās dejas dejotāji, baleta mākslinieki. Visi ir uzdevums spīdēt visiem līdz 100 gadiem. Modernās laikmatīgās dejas tāds celmlauzējs, ja? Skatoties tavos ierakstos arī ļoti interesanti, kā tu tvēri moderno deju savos ziedu laikos, var teikt, ja? Tas iedvesmo un atkal dod kādu jaunu ceļu, pavērsienu jaunu, ja? Paldies tev par to, ka tu arī esi modernajā dejā, ne tikai spāņu dejā. Tu esi ģeniāla, bet arī daudzās citās. Nu, ko daudz runā? Nav ko daudz runā. Veselību tev un lai tu iedvesmo, lai tava māksla vēl iedvesmo cilvēku sirdis un dvēseles arī vēl uz priekšu daudzus kādus turies un cīnies. Viņi kā saka, dzīvosim līdz 120. Pēdējā pētījuma tagad, dzīvosim, dejosim, priecāsimies. Paldies, meitenes! Dejosim, dzīvosim. Jā, daudz vēl jādzīvo. Sākās neformālā sadaļa, individuāla apsveikuma, bet es domāju, ka, lai pielikt punktu oficiālai daļai, man prātā nāk dziesma, kuru var dziedāt visu gadu, kad ir jubileja. Arnis tagad dziedās, ja? Labi. Jā, es gribēju pateikt paldies par to, ka pirms gadiem 20 arī dīvainā kārtā nejauši nonācu Indijas deju meistarklasē. Un es zinu, ka nav nejaušu tikšanos šajā dzīvē. Un paldies par pēdējo sarunvedību, kurā mēs tikāmies šeit pat Rīgas latviešu biedrībā. Un dziesmu, kur es gribēju tev nodziedāt. Nē, es noskaitīšu tev zeju. Tas būs Frits Vārds.
Pie tumšas dziļas ākas, klus eņģelis raudāja, un viņa asara akā, kā zvaigzne iekritā. Pie tumšas dziļas ākas, klus eņģelis raudāja, un viņa asara akā, kā zvaigzne iekritā. Ir gājušas dienas un gadi, bet atkal vēl zvaigzne mirz. Ak, klusais eņģeli, vai zini, tā akka bija mana sirds. Ir gājušas dienas un gadi, bet atkal vēl zvaigzne mirz. Ak, klusais eņģeli, vai zini, tā akka bija mana sirds. Arnis Milteņš man tomēr iedrošināja uztaisīt Latviešu biedrības kopkori. Tiešām ir dziesma, ko var dziedāt visu gadu, kad kādam ir jubileja. Visi pieceļās, tauta pieceļās, vija sēž, un mēs, protams, dziedam kādu dziesmu. Daudz maltu vienīju, lai viņa dodi, drīžami ražani, dzīvojoti. Drīžami ražani, dzīvojoti. Daudz maltu vienīju, lai viņa dodi, drīžami ražani, strādājoti. Drīžami ražani, strādājoti. Daudz maltu vienīju, lai viņa dodi, drīžami ražani, mīlējoti. Drīžami ražani, mīlējoti. Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo Daudz laimes, 100 gadi, tas ir skaisti, tas ir brīnišķīgi. Paldies! Un sākas neformālā daļa. Mēs varam pat varbūt apsēsties centrā ar viju. Fotografēšanās, bučas, ziedi. Viss kā dzimšanas dienā pienākas.